Labdien! Šī ir video virtuve un mani sauc Žanna. Es pagatavošu olas skotu gaumē. Man vajadzēs olas, rīvmaize, maltā cūgaļa, vārītas olas, purava vai nu sīpola, majonēze, tomātmērce, eļļa cepšanai, pipar un sāls. Recepšu autors Skotlands šefpavārs Scott Butlers. Malto gaļu arī var sajaukt cūgaļu ar lielopgaļu kopā, jo garšīgāk būs maltā gaļa, jo garšīgāk sanāks olas. Puru sakcep eļļā. Malto gaļu, paber ar pipariem, sāli. Rūpīgi samaisa. Vajadzēs pusi no olas, bet uzreiz sakulšu 2 olas, jo pēc tam vajadzēs panēt olā. Rūpīgi samaisot un šādā veidā atsist vajadzētu gaļu. Dalu porcijām, man sanāks 3 porcijas. Un ar pārtiks plēves palīdzību veidošu olu malto gaļu kārtojumu uz plēves. Jaunu gaļu līd pie rokām, rokas var samitrināt ar ūdeni. Lieku iekšā cietu vārītu olu un veidoju ovālu. Ar plēvi to viegli dabūt gatavu. Tad apmērcēšu sakaltā olā. Jāņem uzmanīgi. Es te kārtoju ar karoti, jo pēc tam vajadzēs likt karstā eļļā. Tā būs ērtāk. Panēju rīvmaizēm. Cepšu sakārstētā eļļā. No abām pusēm 2–3 minūtes, līdz izveidojas vienmērīga zeltaina kārtiņa. Cepās ļoti ātri. Tāpēc jāuzmanās, lai nepiedeg. Olas kārtoju uz plāts, pa šo laiku silst krāsnes. Lieku karstā krāsnī uz 10 minūtēm. 175 grādiem. Pagājuši 10 minūtes.
Šādas olas var pasniegt ar mērci, majonēzi un kečupu mērci, vai nu ar svaigiem dārziņiem, vai no dārziņa salātiem. Готовлю соус. Домашний майонез. Gatavoju mērci, majonēzi, tomātu mērci. Var arī pielikt ķiploku vai nasos piparus. Превосходный вкус. Достаточно острый. Еще можно добавить и красного острого перца. Garša burvīga. Ļoti apmierināta ar recepti. Olas skotu gaumē gatavs, lai labi garšo. Я скажу, что это наш фальшивый заяц. Очень оригинально, красивое, вкусное блюдо. Яйца по-шотландски готовы. Приятного аппетита!